Apsēžamies, sakrustojot kājas. Iztaisnojam mugurkaulu. Atveram sēžas vaigus, tā lai sēžas kauliņi mums apsēžas uz zemes. Ceļam pleciņus uz augšu, atrulējam viņus uz aizmuguri. Lēnām aizveram ciet acis. Noskanējam mūsu ķermeni. Lai mēs neesam saliekušās uz priekšu vai atpakaļ, esam tieši pa vidu. Sajūtam savu mugurkaulu, kā enerģija no apakšas iet uz augšu un no augšas uz leju. Noskanējam un nomierinam savu elpu. Un ar nākošo ieelpu saliekam plaukstas pie krūšu kurvja, sirds centra. Un mēs kopā teiksim 3 om, dziļa ieelpa. Un ar nākošo ieelpu sāperzējam plaukstas enerģētiski. Un šīs siltās plaukstas liekam sev uz acīm un lēnām ar smaidu vēram vaļā acis un atbrīvojam plaukstas uz celīšiem. Nākam patiešo uz galda pozīciju, plaukstas liekam paklājiņā, celīšus uz zemes. Šeit pārliecinamies, lai mūsu pleci un plaukstu locītavas ir vienā līmenī. Ar ieelpu un izelpu sāksim taisīt govs un kaķa pozīciju ar ieelpu. Atrulējam gurniņus lēnām, krūšu kurvi laižam uz priekšu, skats uz augšu. Un lēnām ar izelpu rulējam mūsu astes kaulu iekšā, ievelkam nābiņu, nopaļojam muguru un plecus spiežam paklājiņā. Ar ieelpu no gurniņiem sākam, laižam gurniņus uz augšu, izliecam muguriņu, krūšu kurvis paiet uz priekšu, skats uz augšu, nesaraucam pieri. Ar izelpu lēnām ievelkam astes kaulu, rulējam jostas daļu iekšā, nābiņu ievelkam pie mugurkaula, nopaļojam muguras augšējo daļu un esam kaķa pozīcijā. Ieelpā, nākam no gurniņiem uz augšu, atliecam mugurkaulu, skats uz augšu. Paliekam šeit 3. Ieelpa un izelpa. 2. Un 1. Ar izelpu nākam izejošā pozīcijā. Vēderiņi mums ir ievilkti, bet ne ļoti spēcīgi. Paskatāmies, ko mēs darīsim. Ar ieelpu shiftēsim, liksim svaru uz priekšu, celsim labo roku uz priekšu, ar izelpu gurniņu uz leju un zīmēsim ar mūsu rokām tādus kā lielus apļus, sinhroniski ar mūsu gurniņiem. 5 reizes uz vienu, 5 reizes atpakaļ un sākam. Ieelpā ejam uz priekšu, zīmējam lielus apļus ar savu roku. Ieelpa uz augšu. Izelpa uz leju, ieelpa un izelpa. Ieelpa 4, izelpa 5, ieelpa un tagad pēdējo reizi hops. Un tagad nākam atpakaļ, ieelpā nākam uz priekšu,
izelpa uz leju. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Un pēdējo reizi ieelpa un izelpa. Apsēžamies uz mūsu papēžiem. Virabhadrasana. Hops, ar ieelpu šeit. Paliekam turpat. Rokas mums nāk kaktusa rokās. Elkoņi mums ir ieliekti un sūtam elkoņus uz aizmuguri. Ar ieelpu ceļam krūšu kurvi uz priekšu, skats uz augšu un arī izelpu. Labā roka iet pāri kreisajai, abi elkoņi kopā, ērgļa rokas. Ieelpā un izelpā spiežam abus elkonīšus vienu pret otru, ceļam rokas uz augšu, pirksti nostiepti, elpojam šeit 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu lēnām ieliecam muguriņu, nopaļojam muguriņu un ejam maigi uz leju. 1, 2, 3, 4 un 5. Ieelpa, nākam atpakaļ uz centru, izelpā, atbrīvojam rokas, kaktusa rokās. Tagad labā roka mums nāk aiz muguras, elkonis ieliekts. Kreisā rokas pirksti mēģina satvert labo roku no augšas. Ja nevaram, vai nu ieķeramies maikā, vai nu izmantojam jostu. Hops, satveram un ieelpā. Krūšu kurvis ceļam uz augšu un izelpā lēnām liecamies uz priekšu tik tālu, cik varam. Ja varam, atbrīvojam pieri uz zemes, elpojam šeit 5, 4, 3, 2 un 1. Ieelpā ceļamies uz augšu, izelpā atbrīvojam rokas kaktusā rokās. Elkoņi ieliekti, pastiepjam elkoņus uz aizmuguri, krūšu kurvis uz priekšu. Izelpa un ieelpā pastiepjam abas rokas uz augšu, izstiepjam sevi garāku un ar izelpu kreisā roka satver labo ceļgalu. Labā roka nāk aiz muguras, vai nu ieķeras maiciņā, vai nu otrais mēģina satvert kreiso augšstilbu. Ieelpā iztaisnojam muguriņu, izelpā iegriežamies uz labo pusi, paliekam šeit 3, 2 un 1. Ieelpa uz centru. Izelpa un ar nākošo ieelpu vēl vienu reizi izstiepjam rokas sev augšā, pagarinam savu mugurkaulu un ar izelpu labā roka nāk uz kreisā ceļgala. Kreisā roka nāk aiz muguras, vai nu ieķeras maiciņā, vai nu labajā augšstilbā. Ieelpa, taisna muguriņa, izelpā. Ar labo roku spiežam uz kreiso celīti un iegriežamies dziļāk uz kreiso pusi no nabiņas un mēģinam mūsu kreiso plecu šiftēt uz aizmuguri. 5, 4, 3, 2 un 1. Ieelpā skats uz centru, atbrīvojam plaukstus uz paklājiņa, pirksti atvērti, celīšus sūtam uz aizmuguri. Vēl to pašu izdarīsim uz kreiso pusi. Ieelpā sūtam savu svāru uz priekšu, ceļam labo roku uz augšu, ar izelpu ejam uz leju, zīmējam lielus apļus un ieelpa uz augšu, izelpa 2. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Mainam mūsu virzienu. Ar ieelpu ejam uz priekšu, ar izelpu uz leju. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa.
Ieelpa un izelpa. Pēdējo reizi ieelpa un izelpa. Apsēžamies uz mūsu pēdiņām, uz mūsu papēžiem. Ar ieelpu atveram mūsu ērgļa rokas. Nevis ērgļa rokas, bet kaktusa rokas. Ar izelpu šoreiz kreisā roka iet uz priekšu, apvejas apkārt labajai. Ieelpā elkoņus spiež viens pret otru, ceļam rociņus uz augšu, pirkstu galiņi nostiepti. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpā ieliecam muguriņu, nostiepjam sevi uz leju. 5. Apaļas muguriņas. Turpinam spiesti elkoņus vienu pret otru. Stiepjam mūsu shoulder plate angļu valodā. Plecu plāti. Nē, latviski savādāk. 2 un 1. Arī elpu ceļamies uz augšu. Ar izelpu vēl vienreiz atveramies kaktusa rokas. Šoreiz kreisā roka nāk aiz muguras, elkonis ieliekts. Labā ceļās uz augšu, ieliecam elkoni un satveram ar labo roku kreisos pirkstus vai maiciņus. Labo elkoni sūtam uz aizmuguras, kāds uz augšu. Un ar izelpu mēs liecamies uz priekšu, atbrīvojam pieri uz zemes vai paliekam tik tālu mums atļauj. Varam izmantot blokus vai spilvenus šeit. 3, 2 un ieelpā 1. Mierīga ieelpa, ceļam sevi uz augšu. Izelpā atbrīvojam rokas, kaktusa rokās. Atveram krūšu, kuru paspiežam mūsu elkonīšus uz āru, uz aizmuguri. Un ieelpā ceļam rokas uz augšu, izstiepjam sevi. Vēl vienu reizi griezieni. Labā roka, kreisā roka nāk uz labā ceļgala. Labā roka nāk aiz muguras. Satveram kreiso kāju un ar izelpu iegriežam sevi dziļāk uz labo pusi. 5, 4, 3, 2 un 1. Ieelpas kāds uz centru. Stiepjamies uz augšu, uz augšu, uz augšu. Un ar izelpu labā roka nāk uz kreisā celīša. Kreisā roka nāk mums aiz muguras. Ieelpā iztaisnojam mugurkaulu un iegriežam sevi uz labo pusi. 5, malači, 4. Elpojam dziļi un mierīgi. 3, 2 un 1. Ieelpas kāds uz centru. Izelpā plaukstiņas mums nāk uz paklaiņa. Aktivizējam kāju pirkstus, ceļam celīšus uz augšu un nākam sunī ar skatu uz leju. Šeit mierīgi izstaigājam mūsu kājiņas, ieliecam celīšus. Turpinam plaukstas spiesti paklaiņā. Pirksti mums ir atvērti. Īkšķīši skatās viens pretim otram. Mazie pirkstiņi skatās uz paklaiņa ārējām malām un izstaigājam mūsu kājiņas, ieliecam celīšus. Ļaujam izstiepties šeit mūsu hamstringiem un augšstilbiem un mūsu muguriņai. 3, 2 un 1. Lieliski. Arī elpu skatāmies uz priekšu. Un tagad arī zelpu mēs čāpojam starp plaukstiņām uz priekšu. Ieelpā atliecam mugurkaulu, ceļam rokas uz augšu un ceļam sevi visā augumā uz augšu. Izelpā atbrīvojam rokas, uztaisīsim pāris saules sveicienus, nomēram mūsu pēdas. Saliekam mūsu pēdas kopā. Ja mums ir cikla dienas, tad pēdas mums ir atstatus. Izelpa, saliekam plaukstus pie krūšu, kur aizveram cieti acis. Palūdzam spēku saulei. Atveram acis un arī elpu, ceļam rokas uz augšu, maigi atliecamies. Ar izelpu ejam uz leju, plaukstas nāk pie paklaiņa. Ieelpā sūtam labo kāju atpakaļ,
Ceļam sevi uz augšu, atrulējam plecus, pirkstu galiņi nāk paklaiņā. Izelpā plaukstas uz zemes, labā kāja aktīva, labais ceļgals ceļās uz augšu. Sūtam kreiso kāju atpakaļ, kalna poza. Ieelpa un izelpa, ceļgali, krūšu, kurvis zods pie zemes. Ieelpā puskobra, izelpā, ejam atpakaļ, kalna poza. Pēdas kopā, ieelpā, kreisā kāja nāk starp plaukstām, labais celis uz zemes, atrulējam plecus, skats uz augšu, izelpa, plaukstas nāk uz paklaiņa, labā kāja uz priekšu, pilnīgs nolieciens uz leju, ieelpā, ceļam sevi uz augšu, maigi atliecamies, izelpa, pranamāsana, nobeidzam raundu. Ieelpā, rokas nāk uz augšu, izelpā, ejam uz leju, plaukstas paklaiņā, pievelkam sevi klāt. Ieelpā, kreisā kāja atpakaļ, kreisais ceļgals uz zemes. Atrulējam plecus, gurniņi nāk pie zemes. Izelpa, plaukstas paklaiņā, ejam uz kalna pozu. Taisam ieelpu ar izelpu. Ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes, ieelpā, puskobra, izelpa, kalna poza, ieelpa, labā kāja starp plaukstām, kreisais ceļgals uz zemes, atrulējam gurniņi uz leju, izelpa, plaukstas nāk uz paklaiņu, kreisā kāja uz priekšu, pievelkam sevi klāt, ieelpā. Ceļamies uz augšu, maigi atliecam mugurkaulu, izelpa, pranamāsana. Otrais rauns, ieelpā, ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam mugurkaulu, izelpa, ejam uz leju, pieliecamies klāt, ieelpa, labā kāja atpakaļ, ceļgals uz zemes, arī ieelpa, krūšu kurvis nāk uz augšu. Izelpa, plaukstas uz zemes, ejam atpakaļ, kalna poza, pēdas kopā. Ieelpa un izelpa, ceļgali, krūšu kurvis zods pie zemes. Ieelpa, puskobra, perfekti. Izelpa, atpakaļ, kalna poza, smuki. Ieelpa, kreisā kāja starp plaukstām, labais ceļgals uz zemes, arī ieelpa, atrulējam mūsu pleciņus. Gurniņi nāk uz leju, pirkstu galiņi stiepjas pie paklaiņa. Izelpa, plaukstas nāk uz zemes, labā kāja čāpo uz priekšu, pilnīgs nolieciens uz leju. Arī izelpa, ceļam sevi uz augšu, maigi atliecam muguriņu. Arī izelpa, pranamāsana. Nobeidzam raundu. Ielpa, ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam muguriņu. Ar izelpu ejam uz leju, nolieciens uz priekšu. Ielpa, skats uz priekšu, kreisā kāja čāpo atpakaļ, kāja atpakaļ. Atrulējam plecus, pirkstu galiņi nāk uz paklaiņa. Izelpa, plaukstas pie zemes, ejam atpakaļ, kalna poza. Ielpa un izelpa, ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes. Ielpa, asvars kā kobras poza. Izelpa, ejam uz kalna pozu, ielpa, labā kāja starp plaukstām, kreisais ceļgals uz zemes, atrulējam plecus, skats uz augšu. Izelpā, plaukstas nāk uz priekšu, kreisā kāja priekšā, pilnīgs nolieciens uz leju, un arī ielpa, ceļam rokas uz augšu, maigi atliecamies, izelpa, pranamāsana. Atbrīvojam rokas, atbrīvojam kājas. Aizveram ciet acis, elpojam mirkli šeit, dziļa rāma ieelpa un pilnīga izelpa. Ielpa un izelpa. Lēnām atveram acis, paskatāmies, ko tagad darīsim. Pirmais, mūsu pēdas mēs atveram gurnu platumā vai nedaudz platāk. Otrais, rokas atbrīvojam uz īkšķīši. Mums nāk šeku reku tie divi punktiņi. Diana, tu uzmanīgi tīka.
to atlēcienu uz aizmuguri ar ļoti lielām jūtām. Tika? Ar ieelpu atrulēsim plecus un mēs lieksimies uz leju, uz leju, uz leju. Paliksim šeit 3 ielpas, izelpas, nāksim uz priekšu, satversim mūsu elkoņus un pāršūposimies uz leju. Šādi mēs darīsim 2 reizes, ok? Diana, tu skaties, varbūt vienkārši vari būt koka pozā, bet ja tev nesāp, vari mēģināt, bet gentle, ļoti maigi tika? Jā. Nu ko, te arī tu vari drusku platāk paņemt kājas, lai tev ir stabilitāte, ja? Egijai nav plati kājas, Egijai ir labi atlēcieni, Egijai var pat kopā kājas būt. Tika. Nu ko, ar ieelpu mēs ātrulējam pleciņus, lēnām liecamies uz aizmuguri un esam šeit 3, 2 un 1. Ar ieelpu centrs, ar izelpu liecamies uz priekšu, satveram elkoņus un pāršūpojamies uz leju. Mēģinam tuvināt rokas, tuvāk klāt pie paklaiņa. 3, 2 un 1. Ieelpā ceļamies uz augšu, atbrīvojam rokas uz muguriņas, atrulējam plecus un izelpājam uz leju, uz leju, uz leju. 3, 2 un 1. Ieelpa centrs, izelpā satveram elkoņus un ejam uz leju. 3, 2 un 1. Ieelpā nākam uz centru, izelpā atbrīvojam rokas, izpurinam kājas, izpurinam rokas. Paskatāmies, ko darīsim nākošo. Ar ieelpu kreiso kāju spiežam paklaiņā, labais ceļgals ieliekts, ar labo roku satveram labo potīti. Pievelkam viņu klāt, iztaisnojam kreiso roku uz augšu, izelpā lieciens uz priekšu, paliekam šeit, izelpā nākam atpakaļ un atbrīvojam mūsu labo kāju puslotusā, labo pēdu uz augšstilba kreisā. Un ar ieelpu izstiepsim rokas un paliksim šeit. Tika? Nu ko, stiepjam, spiežam mūsu kreiso kāju paklaiņā, ar ieelpu ieliecam labo ceļgalu, ar labo roku satveram labo potīti. Lēnām iztaisnojam kreiso roku uz augšu un izelpā ejam uz priekšu, ceļam labo ceļgalu uz augšu un turamies šeit 5, 4, 3, 2 un 1. Ieelpā lēnām atpakaļ nākam uz centru, satveram labo pēdu no priekšas, atbrīvojam labo pēdu uz kreisā augšstilba. Ceļam rociņus uz augšu, stiepjam savu mugurkaulu uz augšu, uz augšu, uz augšu. Iztaisnojam kreiso kāju 5, 4, 3, 2, 1. Izelpa, atbrīvojamies to pašu uz pretējo kāju. Tagad spiežam labo pēdu stabili paklaiņā. Ar ieelpu ieliecam kreiso celīti, satveram ar kreiso roku kreiso potīti, pievelkam celīšus kopā. Paceļam labo roku uz augšu un ar izelpu mēs liecamies uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu, mālacītis. Ļoti skaisti ceļam augšā celīti 5, perfekti. Nebaidies, nepazaudē līdzsvaru. Atrodi kādu punktu, kurš nekustās un nav baltā krāsā. Un visu to uzmanību fokusējam tur. 3, malacis, 2, un 1. Ar ieelpu lēnām nāc atpakaļ uz centru, nepazaudējot balansu, super. Tagad paliec kreiso kāju uz labā augšstilba. Nofokusē sevi un ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, pagarinam savas rokas, stiepjamies augšā kosmosā. 5, 4, 3, 2
Un 1, izelpa, atbrīvojam rokas, atbrīvojam kājas, izpurinam rociņas, izpurinam kājiņas. Ar ieelpu vēl vienu reizi stiepjamies uz augšu. Un ar izelpu mēs ejam uz leju. Plaukstiņas mums nāk starp blakus pēdiņām. Ar ieelpu skats uz priekšu, ar izelpu čāpojam atpakaļ. Sunī ar skatu uz leju, atveram mūsu pēdas, mēģinam piespiest celīšus pie zemes. Ar ieelpu skats uz priekšu, ko mēs šeit darīsim? No suns ar skatu uz leju, iesim suns ar skatu uz augšu dinamiski. Tas būs šādi: ieelpa un izelpa, ieelpa un izelpa, ieelpa un izelpa. Sākam. 3, 2, 1 un ieelpa un izelpa, ieelpa un izelpa, ieelpa un izelpa. Vēl 3 reizes. Ieelpa un izelpa, ieelpa un izelpa. Pēdējo reizi. Ieelpa un izelpa, ieelpa un izelpa. Nolaižam celīšus uz zemes, saliekam pēdiņus kopā, sūtam gurniņus uz leju. Ar rociņām stiepjamies uz priekšu, atbrīvojam elkoņus un plaukstas uz zemes. Nolaižam mūsu pieri uz zemes un pilnībā atbrīvojamies šeit. Bērna pozā. Elpojam dziļi un mierīgi. Nomierinam visu savu ķermeni un savu elpu. Savienojamies ar gaisa elementu. Balansējam to savā ķermenī un vēram vaļā mūsu sirdi. Ar nākošo ieelpu ceļam galvu uz augšu, ar rociņām nākam tuvāk pie sevis klāt un nākam uz mūsu celīšiem. Parādīšu, ko mēs darīsim tagad. Tagad mēs gatavosimies mūsu kamieļa pozai. Tā kā jūs atceraties, iepriekš mēs kamieļa pozu darījām ar sienu, lai jūs saprastu, kur ir jūsu gurni un cik aktīviem ir jābūt jūsu ikriem un jūsu augšstilbiem. Tātad, ko mēs darām pirmais mūsu kamielī? Pirmais, mēs saspringzinām mūsu kājas un mūsu ikru muskuļus, mēs spiežam iekšā paklaiņā. Otrais, mēs atbrīvojam rokas uz gurniņiem un šeit. Paspiežam gurniņus uz priekšu, krūšu kurvi uz augšu un lēnām ejam satvert mūsu papēļus. Tad pirmais, paliekam mūsu gurniņus uz priekšu un krūšu kurvi uz augšu. Ja varam, atliecam galvu uz aizmuguras. Paliksim šeit, lēnām nāksim atpakaļ un no šejienes iesim nedaudz dziļāk. Šeit būtu vēlams, ka jūs izmantojiet bloku vai kādu atbalstu un noliekiet viņu jums kreisajā pusē. Ko daram tālāk? No kamieļa pozas mēs labo kāju noliekam uz zemes un ar labo roku satversim labo īkšķi. Kreisā roka nāk mums uz bloka, un mēs ceļam labo kāju uz augšu un veram krūšu kurvi vaļā. Sūtam šo kāju labo uz aizmuguri un krūšu kurvi uz priekšu. Būsim šeit ar izelpu. Sakrustosim mūsu kāju, sēdīsimies uz leju un nāksim govs galvas pozā. Celīši mums būs viens pret otru. Nāksim atpakaļ kaktusa rokās, sakrustosim mūsu rokas un nāksim uz leju. Izstiepsim gan mūsu krūšu kurvi, gan gurniņus. Lēnām nāksim uz augšu, samainīsim kājas, darīsim to
uz pretējo pusi, ok? Diana, tu ļoti uzmanīgi skaties ar atliecienu, bet kamieļa pozu mēs varam taisīt, bet maigi. Tie, ja mēs nevaram aizsniegt mūsu papēžus, tad pēdas ir nevis zemē, bet pēdas mums ir pirkstu galiņi nāk uz paklaiņa, ja? Līdz ar to mēs iegūstam pēdas garumu mazāku distanci, īsāku, un mēs varam vieglāk ieiet poziņā. Sagatavojamies. Bet šeit, ja arī jums ir pirkstu gali paklaiņā, tik un tā jūsu ikri ir aktīvi, viņi ir aktivizēti tīka. Nu ko, sākam, aktivizējam mūsu ikrus, ar ielpu rūlējam plecus atpakaļ, uzliekam rokas uz gurniņiem. Ar izelpu nākam uz leju, satveram mūsu papēžus, pastiepjam gurniņus uz priekšu, krūšu kurvi uz augšu. Tūramies 5, 4, 3, 2 un 1. Ielpā lēnām nākam atpakaļ uz centru. Izelpā labā kāja nāk uz labo pusi. Ar labo roku satveram labo īkšķi. Kreiso roku atbrīvojam uz kāda balsta. Ar ielpu ceļam labo kāju uz augšu un sūtam labo kāju uz aizmuguri, krūšu kurvi uz priekšu. Esam šeit 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpā ieliecam labo ceļgalu, liecam labo ceļgalu pāri kreisajam un sēdinam gurniņus uz leju. Šeit pārliecinamies, kā abi mūsu celīši ir vienā līmenī. Iekārtojam mūsu pēdiņas. Ar ielpu mums nāk kaktusa rokas. Ar izelpu labā roka apvies apkārt kreisajai, spiežam elkoņus kopā. Ielpā ceļam rokas uz augšu un izelpā spiežot elkoņus vienu pretī otram. Nopaļojam muguru un stiepjamies šeit 5, 4, 3, 2 un 1. Ielpa. Ceļam rokas uz augšu, atbrīvojam mūsu rociņas, nolaižam rociņas un labā kāja mums iet atpakaļ uz vaģirāsanu. Hops, celīši. Starp mūsu, celīši mums ir gurnu platumā. Ielpa, rokas atbrīvojam uz jostas daļas, atrulējam plecus, lēnām ejam uz leju, kamieļa pozā, satveram ar plaukstām mūsu papēžus. Tagad gurniņi stiepjās uz priekšu, krūšu kurus uz augšu 5, 4, 3, 2, 1. Ielpā ceļam sevi uz augšu, hops, malacis. Ar izelpu kreisā kāja mums nāk uz sāniņa, samainam bloku, lai atbalstu uz pretējo pusi. Ar kreiso roku rādītāju un īkšķi satveram, rādītāju pirkstu un vidējo pirkstu satveram īkšķi. Un tagad atbalstam labo roku uz bloka un ceļam mūsu kreiso kāju uz augšu. Tagad sūtam kreiso kāju atpakaļ un krūšu kurvi uz priekšu. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpā ieliecam kāju un nākam govs gomu kāsanās. Super. Ielpā iekārtojamies, nolīdzinam mūsu celīšus, atveram rokas kaktusa rokās. Hops, elkoņi mums nāk uz aizmuguri. Ar izelpu kreisā roka apvijās apkārt, labai spiežam abus elkonīšus kopā. Ar ielpu skats uz augšu un ar izelpu liecamies uz leju. Nopaļojam muguru 5, super. 4, 3, 2 un 1. Ielpā lēnām ceļamies uz augšu, izelpā atbrīvojam mūsu rokas, atbrīvojam mūsu kājas un nākam bērna pozā. Noliecam mūsu celīšus un atslāpinamies šeit bērna pozā.
Noliekam mūsu galvu un pieri uz paklājiņa. Elpojam dziļi un mierīgi. Pilnībā atslābinamies šeit. Ar ieelpu lēnām ceļam galvu uz augšu, ar izelpu slīdam uz priekšu un atbrīvojam mūsu vēderu uz mūsu paklājiņa. Ieliecam labo roku, kreiso roku, atbrīvojam pieri uz rokām. Dziļi rāmi elpojam un sagatavojamies šeit loka pozai. Ar nākošo ieelpu celsim galvu uz augšu. Ar izelpu mēs ieliecam mūsu celīšus. Un tagad pirmais ieliecam astiskaulu grīdā. Hops, ja astiskauls ir uz augšu, viņš ir bez kontakta. Tagad hops, ieliekam viņu grīdā. Ar izelpu ar abām rokām satveram potītes no ārējām malām. Ar ieelpu ceļam krūšu kurvi un ceļgalus uz augšu. Un mēģinam bīdīt ar kājām sevi uz aizmuguri. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpā atbrīvojam ceļgalus, atbrīvojam rokas, nolaižam galvu uz mūsu rokām. Pilnībā atbrīvojam mūsu pēdas, ikrus, gurnus, muguras jostas daļu. Atbrīvojam krūšu kurvi un nomierinam elpu. Sagatavosimies vēl otram raundam. Ar ieelpu ceļam galvu uz augšu, ar izelpu ieliecam ceļgalus, satveram mūsu potītes no ārējām malām. Ieelpā ceļam krūšu kurvi un ceļgalus uz augšu un turamies. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpā atbrīvojam ceļgalus, atbrīvojam rokas un nolaižam galvu uz zemes. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ieelpu ceļam galvu uz augšu, ar izelpu plaukstas nāk pie krūšu kurvja, spiežam plaukstas paklājiņā, ceļam sevi uz augšu, sakrustojam kājas un nākam dandāsanā. Ar kājām uz priekšu. Pastrādāsim nedaudz ar mūsu presīti. Šeit ceļgali paliek ieliekti. Ar izelpu mēs elkoņus atbrīvojam uz mūsu paklājiņa. Plaukstas un elkoņi spiež paklājiņā. Ar ieelpu kreiso kāju ceļam uz augšu, labo kāju ieliecam. Un sākam braukti ritentiņā uz priekšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tagad braucam atpakaļ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpā atbrīvojam mūsu pēdas uz zemes. Un paskatāmies, ko mēs darīsim nākošo. Iesim zivs pozā. Šeit atkal jūsu elkoņi paliek uz zemes. Pēdas var būt ieliektas zemē un ceļgali ieliekti. Šeit arī elpu atliecam krūšu kurvi, ceļam uz augšu un rullējam mūsu galvu uz grīdas. Mūsu elkoņi spiež paklājiņā un šeit varam iztaisnot kājas. Krūšu kurvi turēt uz priekšu, galva atliekta. Un mēs esam šeit zivs pozā. Ja ir kakla un sprandas problēmas, izslēdzam šo ārā, taisam vēl ritentiņu.
savādāk, droši. Elkonīši. Tagad no sākuma ieliec celīšus. Tagad arī elpu paceļam krūšu kurvi uz augšu. Un arī zelpu liecam galvu uz zemes. Tā kā galva stājā kroņa daļu liekam uz zemes. Nomet galvu uz zemes. Var izmantot bloku īstenībā. Var uz bloka uzlikt galvu. Hops, jā. Un vai, ja šeit jūties droši un ērti, paliekam šeit. Ja vēlamies iet nedaudz tālāk, varam iztaisnot mūsu kājas. Šī ir zivs poza. 5, 4, 3, 2 un 1. Arī elpu atpakaļ ieliecam kājas celīšos. Lēnām spiežam plaukstas un elkoņus paklaiņā un ceļamies uz augšu. Malacis, apsēžamies dandāsanā. Saliksim mūsu skriemeļus atpakaļ pa vietām. Iztaisnojam mūsu kājiņas, izpurinam kājiņas. Muguriņas mums ir taisnas un tagad arī zelpu abas rokas liekam uz labo pusi, ieliecam elkoņus. Ielpa, samainam puses, nākam uz kreiso un dinamiska kustība. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paliekam vienā pusē, elkoņi ieliek tikā čaturangas rokas. 5, 4, 3, 2 un 1. Arī elpu nākam uz augšu, samainam mūsu puses. 5, 4, 3, 2 un 1. Ielpa nākam uz centru, izelpā pievelkam tuvāk mūsu celīšus, apķeram celīšus, atbrīvojam galvu uz mūsu celīšiem. Esam šeit nākošās 5, mugurkauls nopaļots. Tāds kā burtiņš C, 4, 3, 2 un 1. Arī elpu lēnām ceļam galvu uz augšu, ar plaukstām satveram celīšus un lēnām ripinamies skriemeli pa skriemelim uz mūsu muguriņas. Atbrīvojam galvu, arī zelpu. Atbrīvojam rokas gar sāniem, iztaisnojam vienu kāju, iztaisnojam otru. Un paliekam šeit, šavāsanā. Ja vēlamies, varam izslēgt gaismu, uzlikt kādu miegas pilventiņu vai jogas jostu vai kādu audumu, kurš netraucē sev uz acīm. Un pilnībā atslābināties šeit. Dziļa, mierīga ieelpa. Un dziļa, mierīga izelpa. Elpojam dziļi un mierīgi. Atbrīvojot visu savu ķermeni, visas savas enerģijas. Mums vairs nav prānas, esam brīvi.
Lēnām ar nākošo ieelpu sāc nākt atpakaļ pie sevis un sāc kustināt pēdas, plaukstas un pirkstus. Pagriez galvu uz vienu pusi, lēnām uz otru. Ar ieelpu atpakaļ uz centru. Abas rokas nāk aiz galvas, izstiep sevi garāku, pagrini kājas. Pagrini rokas kārtīgi, izstiepies. Ar izelpu ieliec vienu celīti, lēnām otru astes kaulu paklājiņās, atveram mūsu kājiņas un pašūpojamies no viena un uz otru sāniņu. Ar ieelpu viena no rokām mums nāk aiz galvas, sagriežamies uz to pusi, ieliecam roku elkonī, atbrīvojam galvu uz rokas, ieelpā un izelpā spiežam grīdā plaukstu, ceļam sevi uz augšu. Apsēžamies kādā mums ērtā pozā. Šeit varam uzsakt kādu plēdiņu. Gaisma var būt izslēgta. Un šovakar mēs taisīsim miera kvadrātu jebšu elpošanas vingrinājumu, kurš ir ļoti, ļoti nomierinošs. Šo vingrinājumu jūs varat taisīt jebkārt, arī tad, kad jūs esat... Ja jūs esat tikko pāēduši, vēlams nē, bet ja ir kāda stunda, pusotra starpā, jūs droši varat šo vingrinājumu veikt. Tajos brīžos, kad jums ir kāds satraukums. Es šo vingrinājumu atceros, kad es pirmo reizi lidoju uz Indiju, mums atcēla visas biļetes. Visi lidoja, bet mums pateica, ka mūsu biļešu nav. Un es biju ļoti satraukusies. Un tur bija vēl Alistaram izrādās, ka viņam Covid testu vajadzēja taisīt, un mums vajadzēja paspēt uztaisīt tos Covid testus viņam. Un es sapratu, ka šis vingrinājums reāli mani izglāba, un es viņu vienkārši runājot ar tiem cilvēkiem visu laiku taisīju. Tad kā mēs viņu veicam? Viņš stārīs, tā kā mēs varam viņu saukt par miera kvadrātu. Mēs teiksīsim ieelpu, es skaitīšu no 1 līdz 5. Aizturēsim elpu, es skaitīšu no 1 līdz 5. Izelpa no 1 līdz 5, atkal aizturam elpu no 1 līdz 5. Ielpa, būs tā, ielpa 1, 2, 3, 4, 5, aizturam elpu 1, 2, 3, 4, 5, izelpa 1, 2, 3, 4, 5, aizturam elpu, 1, 2, 3, 4, 5, ielpa, 1, 2, 3, 4, 5. Tas ir viens kvadrāts. Mēs taisīsim šodien 5 kvadrātus. Viss ir skaidrs vai ir jautājumi? Super. Ko tad iztaisnojam mūsu muguriņus, apsēžamies tā, lai mums ir ērti. Aizveram mierīgi ciet acis. Noskaņojamies. Un taisam dziļu rāmu ieelpu. 1, 2, 3, 4, 5. Aizturam elpu šeit. 1, 2, 3, 4, 5, izelpa, 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, 5, 4, 3, 2, 1, ielpa, 1, 2, 3, 4, 5, aizturam elpu, 1, 2, 3, 4, 5, izelpa, 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, 5, 4, 3, 2, 1, ielpa, 1, 2, 3, 4, 5, aizturam elpu, 1, 2,
3, 4, 5, izelpa, 1, 2, 3, 4, 5, aizturam elpu, 1, 2, 3, 4, 5, ieelpa, 1, 2, 3, 4, 5, aizturam elpu, 1, 2, 3, 4, 5, izelpa, 1, 2, 3, 4, 5, ieelpa, 1, 2, 3, 4, 5, aizturam elpu, 1, 2, 3, 4, 5, izelpa, 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, 1, 2, 3, 4, 5, ieelpa, 1, 2, 3, 4, 5, aizturam elpu, 1, 2, 3, 4, 5, normāla ieelpa un izelpa. Paliekam mirkli šeit. Fokusējamies uz savu elpu, necenšamies to izmainīt. Vienkārši novērojam, kā ieelpojam un kā mēs izelpojam. Ar nākošo ieelpu saliekam plaukstus pie sirds. Domās mentāli pasakamies par šo gadu. Šī ir pēdējā grupas nodarbība šajā gadā. Izsakam 3 pateicības sev. Un ar nākošo ieelpu mēs tev teiksim vienu om un 3 šanti dziļa rāma ieelpa. Šanti, šanti, šanti. Un arī elpu savirzējam plaukstiņas. Un liekam šīs plaukstiņas sev uz acīm, samīļojam savu seju, savu kakliņu, sprandiņu. Samīļojam sevi cieši, cieši, apskaujam par visu šo gadu, par visām mūsu jogas praksēm. Samīļojam savu muguriņu, vēdriņu, augštilpus, celīšus un pēdiņus. Namastē! Paldies par Dievu, paldies par dabu, paldies manam māsteram, Guruģi, Ušuģi un visiem maniem skolotājiem. Paldies katrai no jums, paldies Diana tev, namastē, hārējom tatsva.